viens cilvēks kaut vai reizi mūžā ir saskāries ar sāpēm. Pasaules statistika liecina, ka muguras sāpes ir biežākais darba nespējas iemesls. Savukārt 10% no visas populācijas cieš no sāpēm rokās un to tirpšanas. Kā risināt šīs problēmas, atklās mūsu šīs dienas studijas eksperti. Dakteris Edmunds Kārkliņš, medicīnas sabiedrības ārsts, vertebrologs, neiroķirurgs ar 35 gadu stāžu specialitātē. Specializējies dažādu muguras sāpju gadījumos. Ārsteišanā pielieto manuālās terapijas metodes un blokādes, stenizējošo neiropātiju gadījumos. Dakteris Jānis Šlēziņš, medicīnas sabiedrības ārsts, neiroķirurgs. Specializējies kompresijas neiropātiju diagnostikā un ārsteišanā, starpskriemeļu disku trūces ar nervu saknīšu nospiedumu, ar diska patoloģiju saistītās muguras sāpes ārsteišanā, sāpju ķirurģijā. Kādam vajadzētu būt tālākiem rīcības plānam, lai uzstādītu pareizu diagnozi un ārstēšanu? Pie kāda speciālista primāri būtu jāvēršās? Ja sāpes ilgst 1-3 dienas, viņš ko meklē? Viņš visbiežāk meklē ģimenes ārstu. Ģimenes ārstu izvērtējot to, kas ir, ko sūdzās un tā tālāk, var nosūtīt vai pie neirologa, vai pie neiroķirurga, vai pie vertebrologa, pie muguras kaula speciālista. Jā, tas ir atkarībā no tā, ko viņš atrod. Bet ļoti bieži, tīpaši pēdējā laikā, cilvēki jau paši meklē speciālistu konsultāciju. Un tad viņi atnāk pie attiecīgā speciālista, un tad jau speciālists izvērtē, izmeklējot neiroloģiski, kas ir un cik ātri ir jāsāk pasākumi. Pirmais, kas ir traucē cilvēkam, sāpes sindroms. Sāpes. Tā tad ir sāpju remdināšana. Tas ir primārais, ko vajadzētu darīt pie pirmā apmeklējuma. Ja sāpes nav ļoti intensīvas, kas būtu tas labākais rezultāts, tad var nozīmēt medikamentos terapiju un tā tālāk, lai atvieglot un uzsākt vai turpināt veikt izmeklējumus. Muguras sāpju iemesla noteikšanā izmanto sekojošas diagnostikas metodes, kā rengenoloģiskie izmeklējumi, kompjutertomogrāfijas izmeklējumi, magnētiskās rezonances izmeklējumi. Savukārt, lai noteiktu muguras nervu saknīšu bojājumu, viena no informatīvākajām izmeklējuma metodēm ir elektromiogrāfija. Elektromiogrāfija ir metode, kuras laikā muskulī tiek ievadīts adatveida elektrods un tiek reģistrēta muskuļa elektriskā aktivitāte. Normāli atslābināts muskulis nekādu elektrisko aktivitāti neuzrāda, un tā parādās tikai tad, kad muskuļa šķiedras saspringst, tādējādi ģenerējas potenciāli, kurus var pierakstīt, un šie potenciāli pie neliela muskuļa saspringzinājuma ir analizējami. Gadījumā, ja saknīte ir bojāta, tad tās nerva šķiedras, kas nonāk līdz konkrētajam muskulim, attiecīgi šo bojājumu uzrādīs. Elektromiogrāfiju var samērā precīzi noteikt, kura nervu saknīte ir bojāta. Muguras sāpju iemesls var būt arī pēdu problēmas, tādēļ tiek rekomendēts veikt arī podometrijas izmeklējumu. Podometrija ir datorizēta diagnostikas metode, ar kuras palīdzību nosaka pēdu noslogojumu. Ar šo metodi jau agrīni var konstatēt pēdu deformācijas un ar tām vēlāk izejošām izpausmēm. Sāpēm ne tikai pēdās, bet arī ceļos un arī mugurā. Izraēlas firmas Extra Comfort programma ļauj ne tikai diagnosticēt izmaiņas pēdās, bet veicot pēdu noslogojumu analīzi, piemeklēt katram pacientam vispiemērotāko pēdu korekcijas palīglīdzekli. Šoreiz tās ir zolītes. Zolītes ir mīkstas, ērtas lietošanā un arī efektīgas. No iegūtās informācijas tas secina, cik problēma ir aktuāla, cik viņi liek daktarim steigties veikt kaut kādas pasākumus. Ja nav izteikts nervu struktūra kompresijas, tās ir nervu saknīšu kompresijas, vai viss nervu veidojuma, kas atrodas mugurkaulā jostas daļā, tas ir visbiežākā problēma. Nospiedums, tas atļauj ārstam zināmu laiku, tādu laika pauzīt, kurā var veikt izmeklējums, lai pieņemtu pareizo lēmumu. Un visbiežākais, kas ir sastopams, tas ir tā saucamās diska trūces. Ko tas nozīmē? Tas ir ļoti liels bubulis. Ja konstatē šo disku trūci, tad to salīdzina ar neiroloģisko simptomātiku.
Un ir dažādi veidi. Vai ir vajadzīga tā saucamā medikamentozā, man ļoti patīk vārds konservatīvā, bet tā tas ir pieņemts, ir konservatīvā ārstēšana. Tas ir viss ārstēšanas komplekss bez operācijas. Un ārstēšanas metožu ir ļoti daudz. 53, kur ķirurģija tikai viena no ārstēšanas metodēm, tad 52 vēl ir klāt. Visu dara. Tas ir refleksoterapijas, tas ir fizikālās terapijas, tas ir fizioterapijas, tas ir medikamentozes terapijas, tas ir vingrošanas, masāža. Ļoti tas komplekss plašs, ko var pielietot. Bet jāpielieto ir pēc indikācijām, jo katra problēma izpaužās ar savu simptomātiku un ir jāmēģina vērsties pret izsaucošo faktoru. Ārstēšanas procesā cilvēki, protams, jau pēc iespējas tālāk vēlas atlikt šo nepieciešamo operāciju un mēģina atrast citas šīs ārstniecības metodas. Viesojoties pie jums, mēs redzējām divas jūsu praksē pielietot šīs ārstniecības metodas. Jūs varētu raksturot, kādā gadījumā kuru metodu izvēlās? Es personīgi diezgan plaši, samērā plaši izmantoju manuālo terapiju, ja ir problēmas nevis ar nervu saknītēm, bet tieši šīs te locītavu problēmas. Un tā ir pavisam drusku cita saruna. Sāpes ir līdzīgas. Muguras izpausmē, tas ir izpaužās tāpat ar mugurkaulai, bet tas ir tad, kad locītavas saķerās kopā it kā, veido bloku. Un šeit ir kopēja inervācija, gan nervu saknītē, gan locītavām, gan šeit diskam, starp skriemeļu diskam. Un mans uzdevums ir ar rokām vai jeb manuālās terapijas metodi šo bloku likvidēt. Ja bloks ir likvidēts, viss sāpes mazinās vai pāriet. To vēlāk nostiprina fizikālo terapiju, fizioterapiju un tādā. Un tas ir viens no veidiem tikai saknīšu kairinājuma rezultātā, nervu saknīšu kairinājuma nospieduma rezultātā. Tā kā šeit apmēram varētu būt. Rodās šie te bloki, bet viņi realizējas drusku citādi, caur muskuļu spazmu. Tad ir jānoņem muskuļu spazms. Arī tas var būt ar masāžām, ar to, bet tad manuālā terapija nav primārais, ko varētu veikt. Tad ir drusku cits. Un tad ir tas otrais veids, ko var ambulatori. Ja nav indikācija operācija, ko izlem speciālists, tad var veikt dažādu veidu blokādes, iedarbojoties uz tuvu ar medikamentiem uz izsaucošo momentu. Ja tās, teiksim, būs nervu saknīšu nospiedums, tā kā šeit ar to disku trūkts ar šo te sarkano, tad var ievadot medikamentus mugurkaulu kanālā, šo te vietu neinteralizēt, vai pievadot medikamentus šeit pie nervu saknītes klāt, vai tur. Ja būs locītā blokne, ja viss var ar manuālo terapiju likvidēt, tad arī šeit pievada medikamentus klāt. Sakot, to izlem speciālists, ko darīt, un tā ir viņa, kā saka, sūtība un atbildība. Kā jūs jau pieminējāt sarunā vairāk kārtīgi, ka tā ir tāda kompleksa ārstēšana un tāds labs sadarbības tandēms ar daudziem speciālistiem. Kā vienu no tiem pieminējāt arī šo fizikālo terapiju, fizisko, ārstniecisko vingrošanu. Tādēļ dosim uz sarunu pie fizioterapeits, palūkoties, kādas tad ir pielietotās metodas muguras sāpju gadījumā. Muguras veselības atjaunošanai fizioterapija piedāvā vairākas metodas, un tā būtu ārstnieciskā vingrošana, slinga terapija, teipošana, masāžas dažādas. Slinga terapija ir pat pa sevi visa terapija domāt bez sāpēm, veidojot tieši muskuļu stabilitāti. Atrodot šo vājo punktu, mēs viņu pamodinam, uztrenējam un iedodam iespēju cilvēkam atjaunot kvalitatīvu dzīvesveidu, pilnīgu kustību apjomu. Individuālajā ārstnieciskās vingrošanas programmā tiek izmantotas vairākas metodas, kā piemēram nodarbība ar tiereksu. Tā ir piekaru sistēma, kas ļauj nodarbināt tās muskuļu grupas, kuras ikdienā nav iespējams nodarbināt. Savukārt lielās bumbas palīdz pieslēgt dziļo muskulatūru. Muguras sāpes, locītavas sāpes ir tikai dažas no problēmām, kuru risināšanai sekmīgi tiek izmantota arī medicīniskās teipošanas metode. Kas tiek tonizēts vai detonizēts, stiepjot zināmā virzienā fasciju, kurā ietilpst tas muskulis caur ādu. Tas nozīmē, ka mēs liekam vai nu vairāk strādāt vienam muskulītim, vai nu mazāk. Ja mēs viņu tonizējam, viņš ir tā kā stiprāks, un detonizējot, muskulis kļūst tā kā vājāks. Un tādā veidā mēs varam
stabilizēt pašu locītavu.